Kā mums gāja pa nakti? Šitas ten buduāra bembijs gulēja dažādās ļoti interesantās pozās, arī tādās, kas izstāsta pēc dzemdēšanas, bet ļoti mierīgi. Tā, kad es 5 no rīta izdomāju, es iešu viņu izlaist ārā, lai iet staigā. Kad es viņu izlaidu, viņa man pagāja garām un es ieraudzīju to pakaļgalu, kā izstāsta, tad es sabijos un ievedu viņu apakaļ. Tāpat kā ir Lilija trauma, kad izrādās, ka zirgs var piedzemdēt ļoti ātri, pat bez normāla tesmeņa un piena. Tad ir diendzemdētāja trauma, jo vienai manai draudzenei ir tādas ķēves, kas dzemdē vai nu pa dienu, vai kaut kad no rītiņa. Tā kā maksimāli publiski, ļoti nepieklājīgi. Bet iedomājieties, tās temu lampiņas vēl joprojām deg. Es pat sauli nav redzējušas. Tātad, tur viss ir, es jums nerādīšu vāverīti, bet, vājman dieniņa. Tesmens ir pilnāks, bet, viņa arī visu nakti ir stāvējusi. Bet, paskatieties uz stripu. Šis ir tas, ko mēs visu laiku gaidām, kas nozīmē cāļu dzeltens. Viņai vairāk nav kur likties. Šis nozīmē 12 stundu laikā. Tagad es atbraucu uz darbiņu, kā zombijs, es pastrādāšu. Korķim palika auklīte, kas viņu vaktē pa gabalu, lai viņi neizdomā kaut ko dzemdēt. Kaut ko, kumeļu. Bet es pa kaut kādu to momentiņu, ko murgoju. To, ka viņai piedzima dvīņi. Tur bija kaut kāds sarežģījumi, mēs viņu ielādēju trailerī un vilku uz Jelgavas to zirgu klīniku. Un tad es reku žurķis sagrauzu bērnu barjeru. Un tad es redzēju tajā kamerā, kad izkrīt kumeļš pa to aizmuguru, kur ir tas lodziņš trailerim, un es saprotu, ka viņi piedzemdēja, viņš izkrīt ārā, un tad es nometu pa torķiem un skrēju meklēt to kumeļu, un tad es ieraudzīju, ka viņai vēl viens nāk ārā, un tad es domāju, labi, tas vismaz būs mazāks, jo ir dvīņi. Tas bija vēl lielāk. Jā, pastieties, kā viņi iet, es šito nespēju noskatīties, tā ka viņi būtu ķieģeli starp kājām dabūjusi. Bet manā sapnī viņai piedzima 2 dvīņi, viens tumšs ruts, milzīgs teftelis, un otrs bija ar tādu baltu šauru strīpiņu, priekšā brūns. Tas laikam ir kaut kāds uzkrājiens, jo jūs komentāros, rakstījāt nevienreiz vien par to, ka būs dvīņi. Zin, kā tu izlasi, bet laikam viņš kaut kur tai smadzenēs aizķerās. Tie, kas ir palaiduši garām, es jau jums stāstīju, dvīņi zirgiem ir ļoti nevēlami, ļoti bīstami. Vairākoties tas vienkārši beidzās vai no ar bērnu, vai no ķēves, vai vienkārši visi ir miruši. Porķīts, protams, kad viņi ir sonogrāfēti, viņi ir konstatēts, kad ir viens bērniņš, bet mēdz būt visādi gadījumi ar sonogrāfētām ķēvēm. Tādēļ, kaut kāda tur tā bailīte ir, un, es saku, kaut kur tur smadzenēs tas bija saslēdzies, bet tātad dvīņi ir ļoti, ļoti slikti.